Jāizsniedzās līdz ripai un neļauj izdarīt precīzi piespēli bīstam. Vēl viena piespēle, metiens un ripu vārtos ļoti skaisti izspēlēt kombināciju un Masaļovs izvirzvadībā Maskavas Dinamo. Visā sezonā kopumā tur pat nebija Šafiguļins, bet Troters, kuram izdevās tik veiksmīgi piespēlēt. Galviņš neizdodas viņam apspēlēt pretspēlētāju, uzbrukums gan turpinās. Un vārti! Kaspari izspēle pazaudēja, uzbrucējs kādu no saviem spēlētājiem un Miķels Rēdliks, jeb Troters gust vārtus, rezultāts 1-1. Rēdlikam tie jau ir 5. vārti šajā sezonā, 9. rezultāts punkts un arī 9. minūte cīņa pie apmales. Miķels Rēdliks nostam malā pretspēlētāja, Galviņš piespēle uz priekšu un Lauris Dārziņš atspēle atpakaļ. Troters vārti! Kaspar skaistiem vārtiem, Lauris Dārziņš, Troters, nu un izskatījās, ka Miķels izdarīja šo pirmo piespēli. Redzēsim atkārtojumā 2-1 ātrajā pretuzbrukumā Rīgas Dinamo izvirzās vadībā. Eleganti nospēlēja. Skatāmies vēlreiz. Nu, neapšaubām Trotera vārtu, Gums vārtu augšējā stūrī. Nekādu variantu. Un Guntim Karamnovs ar Ankipāns netrāp. Vēl viens metiens, atlec ripa metiens, garām vārtiem Hartigans. Garām vārtiem aizmet Hartigans. Nu kā tad tā, Hartiganam vismaz otrā. Pats Marks neizdevās, skatāmies vēlreiz. Ļoti spēcīgs metiens, ripa atlec un Hardzības zonā. Tagad izdodas iziet ārā no zonas. Garavikovs ar vien biežāk un biežāk Garavikovs. Nu, kāda būrzma šeit vārtu priekšā. 7, 8 spēlētāji vārtu priekšā, bet izstumt vārtu kļūdījās Telkvists izgājienā. Par to ripu tā arī neizdarīja. Skatāmies vēlreiz. Šeit labu Gāravs nospēlē, un pēc tam Telkvists saskariens ar Jakabu Rēdliku. Augstasinīgi. Precīzi piespēle Hartiganam. Hartigans un ripa nav vārtos. 1-1 izgājiens. Ņiževijs, vēl viens metiens. Rikošets, rips kā kādu no Leo Komarovs ļoti atgādina pašu Oļegu Znaraku spēles stilu, kaut kur ļoti līdzīgā veidā spēlē, bet Kaspar piespēle volejbola stilā. Un lūk, kā Hartigans arī aptur ripu. Bet pārspēt